Pēc publiski pieejamās informācijas šobrīd varam secināt, ka no 15 novada teritorijām, kur vēl nav izveidotas iedzīvotāju padomes, tikai 4 vietās atkārtotajās padomju vēlēšanās ir pieteikušies pietiekami daudz kandidāti, lai padomes varētu izveidoties. Mēs esam pieraduši laikam paļauties visu laiku uz kādu domes priekšsēdētāju vai uz kādu augstāku stāvošu personu, kas it kā ir ievēlēta. Ja? Un mums liekas, ka mums viss pienākās. Lūdzu, dodiet, dariet kāds mūsu vietā. Ja? Bet laikam jau viss sākās tomēr no mums pašiem. Ja mēs paši būsim aktīvi, tad arī es domāju, ka pārējais viss notiksies. Vienai daļai, protams, arī plus Talsu novads ir bijis politiski sarežģīts, un līdz ar to ir šī varbūt sajūta, ka vai ir vērts un vai vajag. Protams, ir jāņem vērā arī dzīves ritms, mēs visi dzīvojam savu dzīvi, un ļoti daudziem arī šķiet, ka man nav ne vēl laika, ne vēlmes piedalīties, bet es ļoti ceru, ka atradīsies pietiekami daudz to cilvēku, kuri tiks ar to savu motivāciju galā un gribēs piedalīties. Informācijas trūkuma dēļ, tāpēc, ka cilvēki varbūt nesaprot, cik tas ir svarīgi, vai viņi nejūtas varbūt, ko tad es tur izdarīšu? Man jau tāpat neviens neuzklaus, kā teikt, atvērš durvis un ar kāju izstums ārā. Varbūt daudz baidās arī no tā. Ir arī tādi iedzīvotāji, kuri pagājušajā reizē ņēma dalību, lai iedzīvotāju padomes taptu, taču šogad dažādu iemeslu dēļ nevēlas pieteikties atkārtoti. Šoreiz, lai mudinātu pēc iespējas vairāk iedzīvotājus sarosīties, mainīti pieteikšanās noteikumi, kas nozīmē, ka par iedzīvotāju padomju kandidātu var kļūt tik viens Eiropas Savienības pilsonis, kas sasniedzis 16 gadu vecumu. Nav vairs kritērijs ne par piederību, ne par deklarēto dzīvesvietu, ne par īpašumu. Tātad būtībā cilvēks no laucienes var startēt uz iedzīvotāju padomi Ģuļciemā vai Rojā vai otrādi. Un patiesībā arī cilvēks, kas ir deklarēts Rīgā vai Ogrē un jūtas piederīgs Stendei, viņš var startēt uz iedzīvotāju padomi Stendē. Taču doties balsot gan varēs tikai konkrētajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji. Arī Laucienas kultūras nama komanda izlēma ņemt iniciatīvu savās rokās, aicinot vietējos iedzīvotājus uz sarunu un iepazīstinot ar Balgalas pagasta iedzīvotāju padomes pozitīvo piemēru. Es dotu to mudinājumu, es kaut ko varu dot, un cilvēks man ir ieraudzījis. Mēs sākumā sabijāmies, vai vispār kāds atnāks, tāpēc mums bija ielikts, kad ar pieteikšanos, vai mums vispār kādu gaidīt. Bet mēs ļoti priecājamies par tik ļoti lielu atsaucību, jo ir arī tādi, kas neieradās laika trūkuma dēļ. Kad man atsūtīja īziņu ar uzaicinājumu, lai satiekamies un izrunājam visus šos sasāpējušos jautājumus un arī ar iedzīvotāju padomes veidošanu saistītos jautājumus, es biju ļoti priecīga un es uzreiz momentāli atbildēju, ka es noteikti būšu, jo man tas interesē un es jau to ilgi gaidīju. Krista Eņģele arī uzsver, ka rezultāts pēc padomju izveidošanas nebūs tūlītējs. Kā jau visiem procesiem, arī kvalitatīvai padomju darbībai nepieciešams laiks. Mēs atnāksim un tagad mums būs. Nē, es tam eju cauri jau 2 gadus. Mums ir vairāk uzklausīti cilvēki. Mēs esam veikuši aptaujas, kas viņiem ir svarīgs. Esam izanalizējuši šīs lietas un kā tad mēs varam palīdzēt. Jā, mums ir iesniegts no iedzīvotāju padomes puses viens neliels projektiņš saistībā ar mūsu peldvietu, ar laipas izveidi. Es teiktu, ka iedzīvotāju padomes ir nozīmīgs kaut vai tā viena iemesla dēļ. Tā ir iedzīvotāja iespēja būt tuvāk lēmumu pieņemšanai, pārstāvēt savas mazās teritorijas viedokli. Saprotam, ka Talsu novads ir liels, Talsu novada deputāti pārstāv vienu daļu teritorijas, bet nepārstāv varbūt pilnīgi visas, un nevienmēr ir iespējams arī pilnīgi visus viedokļus spēt, vienmēr uztvert, ir vajadzīgi padomdevēji vairāk. Mainīti noteikumi arī par padomju vēlēšanām. Tās turpmāk visām iedzīvotāju padomēm neatkarīgi no ievēlēšanas laika norisināsies neilgi pēc pašvaldību vēlēšanām. Šobrīd pieteikties iedzīvotāju padomēm var līdz 9. februārim ieskaitot.